Visus sveicu jaunajā gadā, kas tuvojās. Tā es 29. decembris tagad uz upes atrodos. Sākās sniegs, kā jūs varat redzēt. Tā, man te kaut kur nes. Tā, apstāšos laikam. Jā, laiva tūlīt apstāsies. Lēnām slīdam pa ūdens virsmu. Jaunajā gadā, ko es jums gribu novēlēt? Es nekur neesmu pazudis. Man bija no novembra vidus līdz pat decembra pirmā nedēļa, 2 nedēļas bija transformācija tāda spēcīga, kas visu salika pa plauktiņiem. Un janvāra pirmajā pusē paziņošu par to, kas tad notiks tālāk. Būs ļoti jautīgs piedāvājums priekš visiem. Priekš ikviena. Jā. Bet ko es gribu jums jaunajā gadā novēlēt? Lai jūs mazāk paļaujaties un domājat par man mērķus liekat visādus, jā. Jo tas viss tāpatās nav no jums atkarīgs. Es jums novēlu notvert šo iekšējo mieru, apklusināt prātu, būt dzīves plūsmā un paļauties uz visaptvarošo, jo tas ir tas, kas veido visu, kas notiek riņķi. Un ja jūs ar to saslēgsieties, jums viss būs vislabākajā kārtībā. Tas ir tas spēks, kas jūs vadīs, virzīs. Un viņš ir ieinteresēts, lai jūs piedzīvojat maksimāli savu potenciālu. Traucē tam visam tikai prāts. Jā, tas viss, kas iekšā darās. Starp citu, tas, ko es paziņošu janvārī, tas būs viss tas, kas vērsts uz to, lai pirmām kārtām atbrīvotos no visa liekā, kas prātā ir. Un otrām kārtām, lai caur pareizo prizmu leņķi skatīšanās jūs sāktu piedzīvot dzīvi, tādā veidā saplūst ar visu un ieslēgtu totālu, visaptvarošu iekšējo mieru un laimi un prieku. Tā kā novēl visiem, lai jūs to notverat jaunajā gadā. Mazi draudzeņi jau tuvojās, tā kā visiem čau. Tā.